Izrādās, es esmu progresīvs cilvēks un progresīvs kristietis. Esat pārsteigti? Tūlīt paskaidrošu. C.S. Lewis savā grāmatā Vienkārša kristietība runā arī par progresu. Un viņš saka, ka progresēt nozīmē tuvoties tai vietai, kurā tu vēlies būt. Un mums visiem, protams, ir kaut kāds galamērķis, ir kaut kāds mērķis, kādu dzīvi mēs vēlamies, vai kādu mēs paši cilvēki vēlamies būt. Un arī cilvēcei un dažādām sabiedrībām ir bijušas šīs idiles, ko un kā mēs tieši gribam veidot. Un skatieties, ko viņš saka. Ja tu esi nonācis uz nepareiza ceļa, tad progresēt nozīmē pagriezties atpakaļ un doties atpakaļ uz to vietu, kur tu kļūdījies, un pagriezties uz pareizā ceļa, tātad rīkoties pareizi. Un tātad tas cilvēks, kurš pirmais saprot, ka viņš ir nomaldījies, ka viņš ir kļūdījies, ka viņš ir aizgājis pa nepareizo ceļu, un pirmais atgriežas atpakaļ, arī būs tas visprogresīvākais. Jo tajā nav nekas progresīvs, kad esam vienkārši ietiepīgi un atsakāmies atzīt savas kļūdas un tās labot. Un šajā gadījumā, protams, domājot gan par sabiedrību kopumā, par to, kas vispār notiek rietumu sabiedrībā, bet īpaši arī par katru no mums. Tikai tāpēc, ka esam izdarījuši kādas izvēles, tikai tāpēc, ka esam kādam pateikuši kaut ko vai kādreiz kaut ko apņēmušies vai pieļāvuši kļūdas, nenozīmē, ka mums ir jāturpina brist pa tiem pašiem ceļiem, runājot par grēku, runājot par to, kādu dzīvi mēs gribam dzīvot, kādu cilvēku mēs vēlamies būt. Tiklīdz mēs saprotam, ka esam novirzījušies no tā ceļa, ka esam sākuši iziet uz kompromisu, ka esam sākuši iziet uz grēka ceļu, progresīvākais, ko varam darīt, ir tūlīt apstāties, pagriezties pa 180 grādiem un doties atpakaļ, lai izlabotu tās kļūdas, ko esam veikuši, un tālāk atkal varētu iet jau pa taisnības ceļu. Tāpēc šodien, nedomājot tīri politiskā ziņā, bet katrs padomāsim, vai mēs esam progresīvi cilvēki. Tātad, kad saprotam, ka esam pieļāvuši kļūdas, ka esam sākuši rīkoties nepareizi, vai esam gatavi tūlīt pat apgriezties, atgriezties un mainīt tās lietas, lai galu beigās mēs nonākam pie tā vienādojuma, pie tā mērķa, kur vēlamies. Tāpat kā matemātikā. Ja tu sāc rakstīt kādu vienādojumu, kas var notikt? Ja tu jau pašā sākumā pieļauj kādu kļūdu, tu pēc tam vari censties darīt visu kaut ko pareizi, bet tas būs tik un tā nepareizi, ja tu neatgriezīsies uz sākumu un neizlabos to kļūdu, kuru tu pieļāvi jau pašā sākumā. Tāpēc, lai jums visiem izdodās, un cerams, ka bija kaut kas par ko padomāt.